Ir nolēmts likvidēt pirms 13 gadiem veidoto Tautas partiju, kas bijusi pārstāvēta gandrīz visās valdībās un ilgus gadus noteikusi toni Latvijas politikā. Par šo lēmumu un arī citiem tematiem šorīt runāsim ar partijas veidotāju un līderi Andri Šķēli. Labrīt! Labrīt! Kāpēc likvidēt? Droši vien katrai organizācijai pienāk tāds brīdis, kad viņai jāizvērtē, vai organizācijas pašas kā tādas pastāvēšana ir tās biedriem, tām idejām, dēļ kā biedri nākuši kopā un vienojušies politiskā partijā, vai tai organizācijai ir iespējams šīs idejas nest tālāk. Un jāsaka, ka tieši šie ārēji apstākļi, kas saistās ar to, ka jebkurš visracionālākais, visprecīzākais, pat vislabāk argumentētais priekšlikums tiek noraidīts no publiskās telpas mūsu pretiniekiem tikai tāpēc, ka to izsaka ar Tautas partijas vārdu saistīti cilvēki. Šķiet, ka ļoti pamudināja Tautas partijas biedrus tomēr vienreiz teikt jā, šeit, šai organizācijai. Ja tā var teikt, šai čaulai mēs sakām nē, lai varētu dzīvot idejas. Jo svarīgākais ir, lai labais piedāvājums varētu ātrāk sev atrast vietu atkal Latvijas politikā. Kā tad jūs redzat, kā varētu šīs idejas, piemēram, turpināt dzīvot, ja nav šīs čaulas? Es esmu pārliecināts agri vai vēlu. Pēc gadiem, pēc ilgāka vai mazāka laika šīs idejas atkal atradīs cilvēkus, kas organizēsies, atkal droši vien jaunās politiskās organizācijās, un šīs idejas atradīs sev vietu. Jo tas, ko mēs šobrīd redzam, ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir kreis, liberāls un popkultūras politikas viens kokteilis. Šeit nav nekā no labējas, konservatīvas, pragmatiskas politikas. Un Tautas partija, zem veidola Tautas partija nevar caursist šīs bruņas, kas šobrīd stāv apkārt. Kā pārliecināt sabiedrību, ka likvidēšanās nav tikai veids, kā izvairīties no soda samaksas? Tie, kas piedalījās un sekoja līdz kongresa gaitai, tie droši vien arī redzēja šīs ļoti atklātās un kompetentās debatas. Un šis jautājums nebija dienas kārtības nebūt, pat pieminēts netika, jo esmu pārliecināts, ka tik liela organizācija, kāda ir bijusi vienmēr Tautas partija, spētu atrisināt arī šo jautājumu. Tad jūs prāt, kur bija, piemēram, tā problēma, lai nespētu atrisināt to problēmu, ko jūs minējāt par to, ka jaunas idejas principā uzreiz tika noraidītas, un līdz ar to arī tas iezīmē to, ka jūs nespējat vairs tās realizēt? Ilgākā laika gaitā, protams, Tautas partija pieļauj vienu tādu aptverošu kļūdu, kas droši vien ir raksturīgi daudzām arī politiskām partijām, bet Tautas partija varbūt ir saņēma šo vislielāko vērtējumu. Tas ir, Tautas partija bija kļuvusi vienkārši par varas partiju. Viņa vairs nebija konsekventa savu politisko ideju, savu politisko mērķu sasniegšanā. Un tajā brīdī, ka tas ir beidzies, ka Tautas partija bija palikusi tikai par varas partiju, arī šīs vērtējums no sabiedrības tika ļoti precīzi saņemts. Tika norādīts, jūs vairs neesat konsekventi, līdz ar to jūs vairs nespējat pārstāvēt mūsu idejas. Un šobrīd visi pēdējo gadu pūliņi, kas ir bijuši veltīti, un arī mans darbs 10. Saeimas sastāvā, ļoti konsekventi apmeklējot daudzas komisijas, uzstājoties ļoti daudz debatēs, argumentējot savu viedokli. Daudzreiz palika nesadzirdēts vienkārši tāpēc, ka to saka Tautas partija. Bet ja idejas paliek un cilvēki paliek, tad būtībā runa ir tikai par zīmola maiņu? Kas attiecās uz zīmolu Tautas partiju, tā labs puse Latvijas politikas vēsturē ir pāršķirta. Kāds būs nākošais veidols vai vairāki veidoli, kādā veidā cilvēki, kas iestāsies par labējām, konservatīvām, pragmatiskām vērtībām, par šādu skaidru, uz tirgus ekonomiku vērstu politiku, par individu kā ļoti svarīgu mūsu sabiedrības sastāvdaļu, viņi agri vai vēlu organizēsies. Kādā veidā, es nezinu, es tajā vairāk nepiedalīšos. Mana politiskā karjera, mana politiskā dzīve ir noslēgta. Tautas partijai bija un ir savi vēlētāji. Kas varētu būt, piemēram, tas politiskais spēks, ja būs rudenī vēlēšanas, par ko jūs varētu aicināt balsot cilvēku? Šis ir vienīgais jautājums, kurš paliek neatbildēts. Un tiešām arī kongresa kuluāros runājot ar cilvēkiem, tas bija jautājums, uz ko mēs nespējām sameklēt atbildi. Acīm redzot, šī labējā politika netiks pienācīgi pārstāvēt, un var gadīties, ka šīs vēlēšanas nekādā veidā nebūs pašas aktīvākās, jo tā izvēle tajā politiskajā zemās kultūras teātrī, kas šobrīd redzams,
būs ļoti, ļoti trūcīga, un galvenie aktieri šobrīd ir redzami, un droši vien tas būs tikai viens populisma vēlēšanu sprints. No bijušajiem Tautas partijas biedriem netiks veidotas jaunas organizācijas jau uz šīm ārkārtas vēlēšanām? Ja to veidos kāda atsevišķa cilvēka, tā būs viņa izvēle, bet es nedomāju, ka tā būs tāda masveida Tautas partijas biedru meklēšanās un klīšana kaut kādās jaunās vai esošās partijās. Var gadīties, ka viens otrs varbūt to arī darīs, bet es domāju, ka lielākā daļa Tautas partijas biedru šobrīd pārvērtēs vēlreiz, sekos līdzi politiskai dzīvei un droši vien vēlāk tad vērtēs, kā organizēt savu politisko pārstāvniecību. Un jūs pats minējāt, ka jūs esat pielicis punktu politikai. Kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc jūs esat nolēmis tālāk neiesaistīties? Ir tā atšķirība, ka es 8 gadus biju tomēr prom no politikas, tad pastāvēja tomēr Tautas partija, kurā varēja atgriezties. Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka vairs atgriezties nav kur. Bet citā vietā, piemēram, jaunā partijā? Es domāju, ka nē, jo ir laiks tomēr arī tiem cilvēkiem, kuri varbūt nevarēja bieži vien pieņemt lēmumus, varbūt arī kādreiz mana uzvārda dēļ, bet svarīgākais, lai tie cilvēki, kuri vēlas atdot par labējām idejām savu balsi, nekad nebūtu sapīti ar Tautas partijas iepriekšējo zīmolu. Un Tautas partijai zīmola, teiksim tā, liela nozīmīga daļa vienmēr ir bijis piesaukts arī mans uzvārds. Jūsuprāt, šajās ārkārtas vēlēšanās Valdes Zatlera jaundibinātā Reforma partija, kurā spektrā varētu parādīties? Es viņu varēšu tikai vērtēt droši vien pēc kāda gada nopietni. Šobrīd tas pieteikums ir tikai izskata pēc partija. Tā nav nekāda partija. Ja vēl vairāk, un es ieteiktu Zatlera kungam uzvārdu savu nerakstīt partijas nosaukumā, jo viens cilvēks tik bija atļāvies to lietot iepriekš, un tas bija Zīgerists. Zīgerists un Zatlers būtu ļoti slikti, ja tā domzīme ātri realizētos arī politiskajā realitātē. Tās ir tukšas akcijas, viena cilvēka teātris, un neesmu pārliecināts, ka šim teātrim būs lēmts ilgstoši turpināties. Bijušais prezidents plānoja 7 līdz 10 tūkstoši cilvēku piesaisti. Karoks viņam rokās, salma lelle, ko dedzināt oligarhi viņa rokās, uz priekšu. Bet es domāju, ka mēs ļoti ātri pārliecināsimies, ka tur nav seguma. Kur 4 gadus viņš bija? Kur bija 4 gadus viņa ekonomiskās programmas piedāvājumi? Kur bija 4 gadus visādi citi piedāvājumi? Mēs ko redzējām? Mēs redzējām tikai to, ka faktiski tika iesniegt priekšlikumu, kā uzlabot prezidenta pilnvaras, kā pacelt prezidenta tiesības augstāk. Nekā no tā, par ko šobrīd runā savā 10 punktu divdomīgi traktējamajā programmā, mēs neko iepriekš nedzirdējām. Jūs prāt, kāpēc šī 10 punktu programma ir divdomīga? Kas ir tas, kas jūs varbūt mulsina šajos 10 minētajos pamatprincipos? Tādēļ, ka viņi uzrakstīja tā, lai lielāko daļu varētu visi lasīt un katrs atrast sev kaut ko. Līdz ar to tas ir tāds mēģinājums, kā jau tas nākās populistiem, uzrakstīt jebko tā, ka katrs gan nacionāls, gan sociālistisks, gan komunistisks, gan labējs cilvēks varbūt var teikt, jā, es tur redzu kaut ko arī sev uzrakstīt. Vai tas nav raksturīgi vairumam politisko partiju Latvijā un priekšvēlēšanu programmām? Ne visām, bet tajā brīdī, teiksim, ja runājam par Tautas partijas programmu vienmēr bijusi konsekventi. Jautājums vienmēr ir bijis, vai spēj šo konsekventi precīzi realizēt ilgus gadus. Un tās ir bijušas tās kļūdas, par ko es arī minēju kongresā, kad ir bijusi novirzīšanās no Tautas partijas programmas. Un nevar ar PR akcijām, ar PR labām aktivitātēm piesakt to, ja tu nerealizē savu programmu. Jo galā cilvēki vienmēr visu nosver ilgtermiņā pēc tā, cik tu esi konsekvents bijis iestājoties par savām politiskajām idejām. Jūs pat, kāpēc Zatlers joprojām neatklāja, kuras personas jau ir apstiprinājušas vai grasās, piemēram, apstiprināt iestāties viņiem partijā? Tādēļ, ka katra diena nes zaudējumus jau jaunizveidotajai vai neizveidotajai partijai, un cilvēki nevēlās saistīt pie savu labo vārdu, pie tik neskaidriem apstākļiem ar šo cilvēku, kurš ar vienu tukšu populistisku akciju izdarīja vienīgais, ko varēja izdarīt priekš sevis. Sautīgu soli, tas ir pārvērsties no prezidenta aploksne, kā viņš bija iesaukts, par tautas varoni. Tas bija vienīgais šīs akcijas labais PR gājiens vienā dienā konvertēties no apsmiekla par varoni.
Jūsuprāt, tā kā Vienotība jau bija izteikusi priekšlikumu Valdim Zatleram startēt ar pirmo numuru tās sarakstā iespējamajās vēlēšanās, cik liela ir iespējamība, ka sadarbosies Zatlers ar savu partiju vai bez savas partijas ar Vienotību? Es domāju, ka pietiekami liela, jo galu galā tas Saeimas atlaišanas procedūra iznāca tik ļoti oriģināla, ka pat atlaistie, kas ir vienotības politiķi, kas sēž 33 balsīm esošajā Saeimā un bijuši atbildīgi jau vairākus gadus savu premjeru Valdu Dombrovska vadībā par situāciju valstī, ir spiesti klanīties. Ir spiesti klanīties Zatlera kungam un teikt, jūs esat tik labs, tik tālredzīgs, redz, cik labi sanāca, nāciet pie mums, bet aiz muguras es domāju, ka tie duncīši ir notrīti tik asi, ka Zatlera kungs to kā ķirurgs, kas zina skalpeli, asumu sajūtu, to intuitīvu sajūtu, ka tur viņš tiks ātri izpreparēts pa gabaliņam. Kā jūs prāt, vispār kopumā varētu šobrīd notikt Saeimas darbs līdz vēlēšanām? Vai jūs prognozējat, ka varētu būt daudz dažādi, piemēram, sasteigti lēmumi? Es aicinātu Saeimas prezidiju nesaukt ārkārtas sēdes, jo redzams, ka katrā šajā Saeimas ārkārtas sēdē tiek piedāvāti ļoti populistiski priekšlikumi. Bija viena nepārāk sen pat Saeimas sēde, kurā bija 3 satversmes grozījumi vienlaicīgi iesniegt. Un tas ir aptuveni tā, ja jūs redzat makšķernieku sēžam uz ezera, zinat, pēc 3 dienām būs ledus. Ja jūs redzat Saeimas sēdē iesniegts 3 satversmes grozījumus, pilnīgi skaidrs, ka tūlītās būs Saeimas vēlēšanas. Lai nesabeigtu varbūt vēl to labo, to trauslo, kas satur kopā Latvijas, ja tā var teikt, tiesisko rāmu, nevajag šīs ārkārtas sēdes, nevajag dot šo iespēju izrādīties, kurš tagad būs uzmeties par lielāku tautas kalpu. Ir iespējams šobrīd prognozēt, kāds būs nākamā gada Latvijas valsts budžets. Finanšu ministrs ir izteicies par 100 līdz 110 miljoniem latu, kas nepieciešams konsolidācijai. Es domāju, ka ļoti daudz, ko diktēs arī ārēji apstākļi. Un Eiropa, kas ir mūsu viens no galvenais tirgus, šobrīd ir vairāk kā tādā nervozā situācijā. Mēs zinām, Grieķija, par to vairs nav jākomentē, Portugāla, tāpatām Spānija, iespējams Itālija. Tās viss ir ļoti nervozas ekonomikas un nozīmīgi kopumā tirgi, ja skatās Eiropas Savienību, tā Latvija Eiropas Savienība pats nozīmīgākais tirgus. Un valsts, kura šobrīd ir uzlikusi, ja tā var teikt, visu uz eksportu un aizmirsusi par savu iekšējo tirgu, par to, ka mums pašiem jāražo un jāspēj patērēt pietiekami daudz preces un pakalpojumu savā tirgu, ja tā var teikt, spēlē uz visu banku. Ja kaut kas nopietnas notiek Eirozonā un nedodies neveicās nākošos 3 gados, 2, 4 gados Eirozonai, tad Latvijai kā ekonomikai tas būs otrais tsunami vilnis. Finanšu ministrija ir solījusi nodokļus necelt 3 gadus. Ir ļoti daudz diskusijas šobrīd un prognozes par to, kas te varētu notikt ar nodokļiem. Ko jūs domājat, kas varētu notikt ar nodokļiem nākamajos gados? Tie varētu tik palielināt, varētu varbūt pat tikt samazināt, kā to jau izteicies ir jaunais prezidents. Tautas partijas nostāja bija nodokļus nav jāceļ jau iepriekšējā budžeta sakarā. Mēs tikai apsveiktu, ja Vilka kungam izdotos šo solījumu pildīt, bet, kā es saprotu, arī šis solījums ir ar atrunu, ka tomēr daži nodokļi, nekustamā īpašuma nodoklis un vēl kaut kas, tiks tomēr pārskatīti. Es katru nodokļu pacelšanu vērtēju kā ļoti sliktu, tādēļ, ka tas būs papildus stimuls emigrācijai. Cilvēki vienkārši protestē ar kājām. Viņi atstāja šo valsti. Paldies jums par sarunu. Paldies, veiksmīgi dienu. Paldies. Paldies.